Labdien! Mani sauc Viktorija Sammersa, un es vēlos iepazīstināt jūs ar Cepter Medical. Šajā filmā jūs redzēsiet, kā polarizētās gaismas dabiskais dziedniecības spēks palīdz novērst slimības, uzlabot veselību, dziedēt ievainojumus un apdegumus, novērst ādas problēmas pieaugušajiem un bērniem, kā arī palīdzēt cīņā pret sezonālajiem emocionālajiem traucējumiem. Šodien jūs uzzināsiet, kā šis dabas spēks var palīdzēt jums un jūsu tuviniekiem uzlabot veselību, vienlaikus ekonomējot uz zāļu rēķina. Gaisma. Mēs visi zinām, gaisma ir svarīgs faktors dzīvības uzturēšanai uz mūsu planētas. Jau kopš seniem laikiem zināms, ka gaisma ir bioloģiskās sistēmas galvenais elements, kas uztur mūsu metabolismu un imūnsistēmu. To cilvēki zināja jau senos laikos. Feniķieši un senie grieķi ticēja gaismas dievam Bālam un veselības dievam Hēlijam. Babilonieši, asīrieši un eģiptieši iekārtoja saules dārzus. Viņi ticēja, ka šajos senajos solārijos tiks izārstētas visas slimības. Mūsdienu gaismas terapijas pamati tika likti 20. gadsimta sākumā. Dāņu ārsts Nils Finsens 1903. gadā saņēma Nobela prēmiju par saviem darbiem gaismas terapijas sfērā. Standarta medikamenti ir mūsdienu medicīnas galvenā cerība, ārstējot visas zināmās slimības. Taču medikamentu lietošana gandrīz vienmēr ir saistīta ar zināmu risku, potenciālo blakus efektu dēļ. Turklāt medikamentu efektivitāte ar laiku var samazināties. Jūs visi zināt seno sakām vārdu – labāk novērst, nevis ārstēt. Taču, ja nākas ārstēt, tad labāk darīt to ar dabas spēku palīdzību. Mūsu devīze, kompānijas Cepter devīze, ir daba. Tagad mēs jūs iepazīstināsim ar revolucionāru atklājumu medicīnā, kas pilnībā atbilst šai devīzei. Gaismas terapija Bioptrons – atzīta medicīnas iekārta, revolucionāra medicīnas sistēma, kas palīdz novērst slimības, veicina rehabilitāciju un ārstēšanu, palīdz cīnīties pret depresiju un atgūt enerģiju, kas mums tik ļoti nepieciešama ikdienas dzīvē, bez jebkādiem zināmiem blakus efektiem. Gaismas terapijas sistēma Bioptrons – tā ir unikāla, patentēta un klīniski pārbaudīta medicīniska ierīce, kas paredzēta ārstēšanai ar gaismas terapijas palīdzību. Gaismas terapijas tehnoloģija tiek izmantota īpaši optiskā ierīcē. Gaismas terapijas sistēma Bioptrons izstaro gaismu, kuras elektromagnētiskais spektrs ļoti līdzinās saules gaismai, taču nesatur ultravioletos starus. Gaismas terapija Bioptrons – tā ir polarizēta, polihromatiska, nekoherenta gaisma ar zemu enerģijas intensitāti un pateicoties šīm unikālajām īpašībām rada daudzveidīgu biostimulējošu iedarbību šūnu līmenī. Saule izstaro gaismas viļņus visos virzienos. Tāpat gaismu izstaro jebkurš avots. Ja mēs varētu izlaist gaismu cauri īpašam daudzslāņu spogulim, brūstera spogulim, gaismas viļņi kļūtu polarizēti. Tas ir šajā gadījumā tie virzītos vienā un tajā pašā virzienā. Tieši tas notiek lampā Bioptrons. Vēl viena Bioptrona īpatnība – polihromatiska gaisma. Tas nozīmē, ka izstarotās gaismas spektram raksturīgs nevis viļņa garums, bet plašs viļņu garuma diapazons. Kas ir gaisma? Tā ir daļa elektromagnētiskā spektra, kas atrodams visur dabā. Dažādas spektra daļas tiek izmantotas medicīnā, diagnostikai un ārstēšanai. Piemēram, radioloģijā mēs izmantojam datortomogrāfiju, lai diagnosticētu pacienta stāvokli un nenotiktu novirzes no normas, kas skārušas organismu. Taču šajā tehnoloģijā tiek izmantota potenciāli kaitīga radiācija. Savukārt gaismas terapija Bioptrons izmanto redzamo gaismu un daļu infrasarkanā spektra bez ionizējošiem rentgena stariem vai bīstamiem ultravioletajiem stariem. Kopumā Bioptrona gaismas viļņu garums aptver diapazonu no 480 līdz 3400 nanometriem. Kā redzat, Bioptrona gaisma nesatur ultravioletos starus un ir absolūti droša. Šo tehnoloģiju, kas droši un efektīvi uzlabo veselību, iespējams uzskatīt par papildu ārstēšanās līdzekli pieaugušajiem, bērniem un jaundzimušajiem. Vēl viena ārkārtīgi svarīga Bioptrona gaismas terapijas īpašība ir ierīces izstarotie nekoherentie viļņi. Ja šie viļņi būtu savstarpēji saskaņoti, to kopējā iedarbība būtu tik spēcīga, ka varētu kaitēt.
Taču bioptrona gaisma ir daudz maigāka, tāpēc bioptrons izstaro zemu, absolūti drošu, taču pastāvīgu enerģiju, kas nodrošina teicamu terapeitisko efektu. Dabiskā zemā intensitāte, tāpat kā citas minētās bioptrona īpašības, padara tās gaismu drošu. Mums nav zināma neviena publikācija, kurā būtu sniegta informācija par to, ka bioptrona ierīces gaisma bojātu cilvēku vai citu bioloģisku būtņu audus. Pateicoties gaismas terapijai bioptrons, mēs varam stimulēt bioķīmiskos un fiziskos reģeneratīvos procesus mūsu organismā, kā rezultātā organisms spēj atjaunoties daudz ātrāk. Gaismas terapija bioptrons uzlabo mikrocirkulāciju, uzlabo imūnsistēmas darbību, stimulē reģenerācijas un atjaunošanās procesus visā organismā, veicina ievainojumu sadzīšanu, kā arī palīdz atbrīvoties no sāpēm vai samazināt to intensitāti. Zinātniski pierādīts, ka bioptrona gaisma stimulē šūnu membrānas darbību un uzlabo skābekļa uzņemšanu audos, pātrinot šūnu reģenerācijas procesu. Katru reizi, kad mēs pavēršam bioptronu pret kādu mūsu ķermeņa daļu, sākas process, ko esam nosaukuši par biostimulāciju. Biostimulācija norisinās šūnu līmenī. Ieskatīsimies šūnā, lai redzētu, kā tā darbojas. Pašlaik mēs redzam to, kas notiek šūnas iekšienē. Mitohondrija, tā saucamās šūnas elektrostacijas, rada enerģiju, kas nepieciešama šūnas kodolam DNS sintēzei. Pēc tam kodols nosūta informāciju par DNS uz endoplazmatisko tīklu, kas tagad spēj ražot olbaltumvielas. Bioptrona gaisma ievērojami pātrina šos procesus. Šūna kļūst aktīvāka un spēj saražot lielāku daudzumu enerģijas. Pateicoties šai enerģijai, šūna spēj ražot daudzas cilvēka veselībai svarīgas vielas. Gaisma stimulē arī šūnas virsmas molekulas, tāpēc tās spēj aktivizēt šūnu virsmas funkcijas, kas ir būtiskas šūnas optimālai funkcionēšanai, piemēram, tās barošanu, skābekļa piegādi, kā arī mijiedarbību ar citiem elementiem šūnas vidē. Piemēram, pateicoties gaismas terapijai bioptronam, iespējams pastiprināt jonu kanālos notiekošo mijiedarbību. Tie izpilda vārtu funkcijas šūnas membrānā. Jonu kanāli ir atvērti un šūna brīvi elpo. Tas ir ļoti svarīgs process, jo pozitīva vielmaiņa starp šūnu un tās vidi tieši ietekmē mikrocirkulācijas kvalitāti mūsu asinsvados. Pateicoties mikrocirkulācijai, bagātinātās vielas var sasniegt asinsrites sistēmas perifēriju, neskatoties uz to, ka tika stimulēta tikai noteikta ķermeņa zona. Pētījuma rezultāti ir parādījuši, ka ierīces bioptrona gaisma aktivizē mikrocirkulāciju dažu minūšu laikā. Bez tam ievērojami palielinās antibakteriālā, pretvīrusu un audzēju imunitāte. Kā redzām, gaismas terapija bioptrons ir ne tikai burvju gaisma, kas ārstē pati no sevis. Tā vienkārši izmanto dabiskos spēkus, lai modinātu mūsu organisma potenciālu. Gaismas terapija bioptrons par 100% pātrina ārstēšanās procesu daudzu slimību un iekaisumu gadījumā. Sāpes ir signāls, ko mūsu organisms nosūta uz smadzenēm traucējumu gadījumā. Mums visiem savā dzīvē ir nācies izjust sāpes. Sāpju ārstēšanā gaismas terapija bioptrons var uzlabot ārstēšanās procesu sekojošās sfērās. Fizioterapijā iespējams ārstēt sāpes jostas vietā, kakla un plecu sāpes, karpālā kanāla sindromu, rētas, skeleta muskuļu traumas. 90% cilvēku cieš no sāpēm jostas vietā. Visbiežāk sastopamie šo sāpju iemesli ir mugurkaula disku slimības, muskuļu spazmas un asinsrites traucējumi. Gaismas terapija bioptrons palīdz samazināt sāpes jostas vietā un liek tām pazust, atjauno skābekļa piegādi bojātajos audos, pateicoties labvēlīgai iedarbībai un mikrocirkulācijai. Turklāt uzlabot disku ārstēšanu. Bez tam bioptrons ietekmē muskuļu spazmas, uzlabo mugurkaula jostas vietas un kakla zonas kustīgumu un samazina stīvumu. Sporta medicīnā gaismas terapija bioptrons veicina ne tikai bojāto audu atveseļošanos, bet arī palīdz atslābināt dažāda tipa muskuļus, locītavas, kaulus, dzīslas un samazina saišu jutīgumu.
Tādējādi Bioptrons sniedz ievērojumu atbalstu perifērijas un muguras traumu, kā arī skeleta un muskuļu sistēmas akūtu un hronisku ievainojumu terapeitiskajā ārstēšanā. Sasniegti teicami rezultāti sporta medicīnā. Tiek veiksmīgi ārstētas tādas problēmas kā muskuļu un mīksto audu bojājumi, muskuļu spazmas, sastiepumi, sasitumi, tendinīts, saišu un muskuļu sarāvumi un epikondolīts. Plašāk pazīstams kā tenisista elkonis. Gaismas terapiju Bioptrons iespējams izmantot arī smagu traumu, piemēram, lūzumu, izmežģījumu vai muskuļu pārāvumu gadījumā, kopjot pacientu atveseļošanās periodā, kā arī pēc operācijām vai pacienta nekustīguma periodā. Gaismas terapija Bioptrons palielina atveseļošanās ātrumu un saīsina rehabilitācijas periodu. Atlēti var ātrāk atgriezties sportā, atsākt treniņus un piedalīties sacensībās. Bioptrons cīnās pret reimatismu. Gaismas terapija Bioptrons palīdz atvieglot sāpes un samazināt veselības traucējumus pacientiem, kas cieš no dažādām reimatisma formām, piemēram, osteoartrīta vai autoimūno saslimšanas gadījumā, starp kurām visbiežāk ir sastopams reimatiskais artrīts. Bez tam gaismas terapija Bioptrons var kļūt par ideālu papildu terapiju, realizējot dažādas pretsāpju programmas. Bioptrona labvēlīgā ietekme nodrošina sāpju samazināšanos un pacientu dzīves uzlabošanos. Ārstējot reimatiskās saslimšanas, gaismas terapija Bioptrons var palīdzēt atvieglot sāpes un samazināt to intensitāti, pātrināt reģenerācijas procesus, nodrošināt iespēju noiet lielāku attālumu, palielināt gaitas ātrumu, uzlabot ķermeņa kustīgumu, pātrināt bojāto audu drenāžu un pietūkušo vietu ārstēšanu, uzlabot miegu. Kā jau teicām, gaismas terapija Bioptrons var kļūt par efektīvu papildu ārstniecības līdzekli sāpju remdēšanai un pašsajūtas uzlabošanai pacientiem, kas cieš no reimatiskā artrīta. Reimatiskais artrīts. Tā ir hroniska sistemātiska saslimšana. Neskatoties uz daudziem sistemātiskiem simptomiem, šīs artrīta formas raksturīga īpatnība ir nepārējošs locītavu iekaisums, kas noved pie skrimšļu un kaulu erozijas, bet vēlāk arī pie pastāvīgas locītavu deformācijas. 40 valstīs, kurās pašlaik tiek pārdots Bioptrons, gaismas terapija ir kļuvusi par daļu no standarta ārstniecības procedūrām, kas tiek izmantotas specializētos centros poliartrīta pacientu ārstēšanai. Procedūras ir ļoti vienkāršas, nesāpīgas, efektīvas, drošas un pieejamas par zemu cenu. Rezultāti ir klīniski un zinātniski pierādīti. Neatkarīgi no ievainojuma tipa un nopietnības, Bioptrons vienmēr palīdzēs pātrināt izveseļošanās procesu, atvieglot sāpes un pātrināt atjaunošanos. Bioptrons var sekmīgi aizvietot cita veida terapiju. Nopietna ievainojuma gadījumā gaismas terapiju iespējams iekļaut stacionārās ārstēšanas kursā, un Bioptrons sekmīgi palīdzēs atveseļoties. Pētījuma rezultāti ir parādījuši, ka izmantojot gaismas terapiju Bioptrons, visdažādākie ievainojumi sadzīst daudz ātrāk un efektīvāk nekā gadījumā, ja ārstēšanās kursā gaismas terapija nav iekļauta. Bioptrons labvēlīgi iedarbojas uz bojātajiem audiem un pātrina ievainojumu sadzīšanu, uzlabojot asinsriti gan asinsvados, gan ādas kapilāros, pātrinot kolagēna ražošanu un stimulējot šūnu dalīšanos. Šie procesi ir ārkārtīgi svarīgi ārstēšanās periodā. Ievainojuma gadījumā tiek bojāts ādas virsējais slānis, brūcē iekļūst kaitīgi mikroorganismi, šūnas tiek nopietni bojātas vai iet bojā. Pašlaik izpētīti 2 veidi, kādos Bioptrona gaisma var palīdzēt sadziedēt brūces. Gaismas terapija pātrina cirkulāciju ievainotajos audos un veicina fagocītu pieplūdi. Fagocīti ir attīrītāji šūnas, kas uzņem mikroorganismus un mirušas vai bojātas šūnas. Attīrīšanās procesā tās kontrolē ievainojumu zonu un novērš tālākus sarežģījumus. Kad fagocīti savu uzdevumu ir izpildījuši, darbu uzsāk fibroblasti. Tās ir šūnas, kas izdala kolagēnu, jaunu audu veidošanai ārkārtīgi nepieciešamu vielu. Bioptrona gaisma palielina to skaitu un efektivitāti. Audu atjaunošanās ātrums būtiski pieaug. Ievainojuma ārstēšanā gaismas terapija Bioptrons var uzlabot ārstēšanu sekojošās sfērās. Ievainojumi pēc traumas, apdegumi, ādas transplantācijas, operācijas, kā arī venozās šķūliņas, stasis ulcers un izgulējumi.
Hroniski ievainojumi ir ievainojumi, kas atbilstošas ārstēšanas gadījumā sadzīst 4 līdz 8 nedēļu laikā. Galvenie hronisku ievainojumu iemesli - infekcija, nepietiekama asinsrita audos un nepietiekami spēcīga imūnsistēma. Hronisku ievainojumu ārstēšanā Bioptrona efektu iespējams vērot pateicoties pozitīvajai ietekmei uz visiem iepriekš minētajiem hronisku ievainojumu rašanās faktoriem. Faktiski Bioptrona iedarbības mehānisms ietver bojāto audu reģenerāciju, imūnsistēmas darbības uzlabošanu, kā arī mikrocirkulācijas pastiprināšanu. Bioptrons stimulē asinsvadu darbību audos, uzlabojot to reģenerācijas procesu. Tādējādi tiek palielināts hronisku ievainojumu sadzīšanas ātrums. 2003. gadā 18. Starptautiskajā diabēta federācijas kongresā Parīzē mēs iepazīstinājām ar pētījumiem, kuru rezultāti apstiprināja. Neirotrofisko ievainojumu sadzīšanas laiks ar Bioptrona palīdzību sastādīja 24 nedēļas. Ar Bioptrona palīdzību ārstēšanas process samazinājās līdz 4 nedēļām. Pateicoties gūtajai pieredzei, mēs varam ieteikt lietot Bioptronu trofisko čūlu ārstēšanai uz kājām cukura diabēta gadījumā. Cilvēka ādai raksturīga neuzņēmība pret biežu un krasu apkārtējās temperatūras maiņu, taču jebkurā gadījumā zināmas robežas pastāv, un pārlieku augstas vai zemes temperatūras iedarbība var radīt apdegumus. Pirmās un otrās pakāpes apdegumu, kā arī daļēji trešās pakāpes apdegumu ārstēšana var aizņemt daudz īsāku laiku. Samazinās laiks, kas nepieciešams bojātās ādas pilnīgai reģenerācijai un izdziedēšanai. Bez tam samazinās funkcionāli un estētiski nepieļaujamu rētu veidošanās risks. Gaismas terapija Bioptrons samazina dziļu apdegumu ķirurģiskās ārstēšanas nepieciešamību. It īpaši zonās, kur pēcoperācijas rētas izveidošanās iespēja ir īpaši liela. Piemēram, uz rokām, galvas un kakla zonā. Pēc savas pieredzes varu teikt, Bioptrona gaismas intergradācija estētiskajās procedūrās, piemēram, ādas savilkšanas, plakstiņu un sejas operācijās, kā arī ādas virsmas reģenerācijas laikā, pēc audzēju un hematoma samazināšanas ir ļoti svarīga. Ņemot vērā to, kā uzlabojas sejas ādas hidrācija un elastīgums, kā arī sejas krāsa. Gaismas terapiju Bioptrons iespējams izmantot kā papildu terapiju, risinot dažādas ādas problēmas, piemēram, pūtītes, psoriāze, herpes un ēde, bakteriālās infekcijas, atopiskais dermatīts, guļotādas bojājumi. Tam līdzīgas ādas slimības ir ļoti plaši izplatītas, un lielākā daļa cilvēku savā dzīvē cieš no vienas vai vairākām tam līdzīgām slimībām. Neskatoties uz to, ka lielākā daļa ādas slimību neapdraud pacienta dzīvību, tās var būt ārkārtīgi mokošas. Liels skaits dažādu plankumu uz sejas var radīt psiholoģiskas problēmas, pat pašpārliecinātības zudumu un kļūt par depresijas iemeslu. Tāpat ir jāpiemina ekzēma, kas parādās 5% pieaugušo, taču plašāk izplatīta starp jaundzimušajiem un maziem bērniem. Aptuveni 15% bērnu cieš no ekzēmas. Turklāt mēs esam konstatējuši, ka pastāvīgas ikdienas procedūras ar šo iekārtu samazina novecošanās pazīmes. Turklāt dažiem pacientiem ievērojami samazinās pūtīšu rētu daudzums. Gaisma ir pilnīgi droša un ievērojami uzlabo ādas stāvokli. Pierādīts, ka Bioptrons, vienkārši lietojama ierīce, ir piemērota ikdienas ādas kopšanas procedūrām. Teicami rezultāti ir sasniegti arī pediatrijā, bērnu ādas slimību, endogēnās ekzēmas, augšējo elpošanas ceļu infekciju, alerģisko respiratoro slimību, pediatrisko muskuļu skeleta un neiroloģisko traucējumu saslimšanu ārstēšanā. Pateicoties ilgadējai pieredzei radioloģijas un diagnostikas darbā, esam konstatējuši neparastus rezultātus mazu bērnu skeleta muskuļu sistēmas attīstībā. Zināms, ka gaisma labvēlīgi ietekmē D vitamīna ražošanu, kas ir viens no svarīgākajiem elementiem izturīgu kaulu veidošanā un attīstībā. Pierādīts, ka gaismas terapija Bioptrons nodrošina teicamus rezultātus arī šajā ārstēšanas sfērā. Mēs esam sasnieguši lieliskus rezultātus ādas problēmu, flebīta un izgulējuma ārstēšanā jaundzimušajiem. Bioptrona gaismas terapija veicina bērnu un jaundzimušo slimību ārstēšanu.
Nesenais krievu zinātnieku pētījums demonstrēja gaismas terapijas efektivitāti jaundzimušo neiroloģisko traucējumu, piemēram, perinatālās encefalopātijas, dermatīta un akūta rinīta kompleksas ārstēšanas gadījumā. Gaismas terapija Bioptron ir ļoti efektīva ārstējot plaša diapazona slimības, piemēram, respiratorās saslimšanas, saaugstēšanos, sāpes kaklā, bronhītu. Mazi bērni ir īpaši sensitīvi pret augšējo elpošanas ceļu, tas ir deguna un kakla vīrusu infekcijām, un ik gadus var inficēties aptuveni 8 reizes. To rezultātā daudziem bērniem var rasties ievērojami nodarbību kavējumi skolā, kas nelabvēlīgi ietekmē bērnu sekmes. Gaismas terapijas Bioptrona izmantošana sākotnējo elpošanas ceļu slimību simptomu konstatēšanas gadījumā palīdz samazināt sāpes un iekaisumu kaklā un deguna dobumos, ātri uzlabojot elpošanas ceļu stāvokli. Fizioterapijas un rehabilitācijas institūta veiktais zinātniskais pētījums parādīja gaismas terapijas Bioptrons efektivitāti dažādu bērnu ādas slimību, atopiskā dermatīta, pūtīšu, herpes infekciju ārstēšanā. Terapija var palīdzēt arī pediatrijā, dažādu ievainojumu ārstēšanā. Bioptrona gaismu iespējams izmantot arī sarežģītu bronhiālās astmas gadījumu ārstēšanā. Noslēgumā jāpiebilst, ka gaismas terapijas Bioptrons lietošana dažādu bērnu slimību ārstēšanā var palīdzēt samazināt nepieciešamo medikamentu daudzumu, pātrināt ārstēšanās procesu un saīsināt atveseļošanās periodu. Tādējādi iespējams atvieglot mūsu mazo pacientu dzīvi. Pētījumi ir parādījuši, ka gaismas trūkums ikdienas dzīvē var radīt dažādus, dažbrīd pat nopietnus psiholoģiskus traucējumus, ko pavada tādi fiziski simptomi kā apetītes pieaugums, miegainība un pastāvīgs nogurums. Šie traucējumi visbiežāk parādās ilgo ziemas mēnešu laikā, kad dienas ir īsas, bet naktis šķiet bezgalīgas. Tāpēc eksperti ir izvēlējušies precīzu ziemas depresijas nosaukumu – SAD, tulkojumā no angļu valodas skumjas bēdas, jeb sezonālie afektīvie traucējumi. Valda uzskats, ka sezonālo afektīvo traucējumu iemesls ir traucējumi melatonīna ražošanā. Tas ir miega hormons, kas kalpo par gaismas izslēdzēju mūsu smadzenēs, kad mums ir jādodas gulēt. Šī hormona ražošana parasti samazinās no rīta līdz ar dienas gaismas parādīšanos un pastiprinās vakarā, iestājoties tumsai. Cilvēkiem, kas cieš no sezonāliem afektīvajiem traucējumiem, melatonīna līmenis no rīta nepazeminās, un viņi visu dienu ir miegaini un gurdi. Labākā iespēja ārstēt sezonālos afektīvos traucējumus – tā ir gaisma. Gaismas terapija Bioptrons palielina saņemtās gaismas līmeni un, domājams, samazina melatonīna ražošanu, samazinot vēlmi gulēt dienas laikā. Telpās gaismas līmenis ir aptuveni 500 luksi, apgaismojums uz ielas mākoņainā dienā līdz 5000 luksiem, bet gaismas spilgtums vasarā var sasniegt vismaz 50 000 luksus. Bioptrons ierīču gaismas intensitāte sastāda no 10 000 luksiem. Tagad mēs redzam, ka pilnīgi pietiek lietot jebkāda modeļa Bioptronu ikdienas aptuveni 20 līdz 25 minūtes, lai novērstu sezonālos afektīvos traucējumus. Cepter ir izstrādājusi 3 Bioptrona modeļus – Bioptron Compact 3, Bioptron Pro 1, Bioptron 2. Visiem šiem modeļiem ir viens un tas pats izstarojuma līmenis – 2,4 džauli uz kvadrātcentimetru minūtē. Modeļi atšķiras ar dizainu un izmantoto statīvu pielietojumu. Tāpat būtiski atšķiras arī filtra izmēri, kas apgaismo ārstējamo zonu. Bioptrons Compact 3 ir ļoti praktiska ierīce izmantošanai mājās, darbā un citos gadījumos. To iespējams viegli un ērti izmantot jebkurā vietā. Statīvs ir izstrādāts, lai būtu iespējams pielietot dažādus stāvokļus un viegli piekļūt jebkurai ķermeņa zonai. Filtra diametrs ir 4 cm, un tas ir pielietojams nelielu ķermeņa zonu apstrādei. Bioptrons Pro 1 ir piemērots ne tikai lietošanai mājās, bet arī profesionālai lietošanai medicīnas iestādēs. Ierīci iespējams uzstādīt uz galda vai uz grīdas, statīvi ļauj regulēt tā stāvokli un pavērst gaismas staru uz zonu, ko lietotājs vēlas ārstēt. Filtra diametrs sastāda 11 cm, paredzēts medicīniskiem un kosmētiskiem mērķiem. Bioptrons 2 galvenokārt paredzēts profesionālai lietošanai, slimnīcās, klīnikās, skaistuma kopšanas salonos un sporta klubos, taču to iespējams lietot arī mājās.
Ierīce ir uzstādīta uz īpaša grīdas statīva, kas ļauj regulēt ierīces stāvokli un pavērst gaismas staru dažādos virzienos. Filtra diametrs sastāda 15 cm, un tas ir piemērots lielu ķermeņa zonu apstrādei. Katras ierīces Bioptrons komplektā ir iekļauts oksijsterila spreji. Tas ir kosmētisks produkts, kas satur tīru ūdeni, bagātinātu ar augstas koncentrācijas tīru skābekli. Šis produkts līdz ar ādas kopšanas līdzekļu līniju Cepter Swiss Logical Skin Care nodrošina teicamu ādas kopšanu. Gaismas terapijas Bioptrons un Cepter kosmētikas kombinētās lietošanas efektivitāti pierādīja pētījumi, kas nesen tika veikti mūsu institūtā. Gaismas terapijai Bioptrons piemīt spēcīga aktivizējoša iedarbība, kas pastiprina pretnovecošanas kosmētisko produktu iedarbību. Gaismas terapijas Bioptrons un Cepter kosmētikas iedarbība pātrina un nostiprina divu svarīgu novecošanas palielināšanas parametru iedarbību – ādas elastību un blīvumu. Bioptrons gaisma uzlabo ādas aizsardzības sistēmu, palēnina ādas priekšlaicīgu novecošanu, veicina šūnu atjaunošanos, stimulē mikrocirkulāciju un uzturvielu pieplūdi, kā arī kolagēna un elastīna sintēzi. Mēs zinām, kādas priekšrocības gaismas terapija Bioptrons var sniegt jums un jūsu ģimenei. Esmu pārliecināta, ka tagad to zināt arī jūs. Uzticieties mūsu ilgadējai pieredzei. Vairāki miljoni apmierinātu klientu. Klīnikas un medicīnas iestādes visā pasaulē izmanto ierīces Bioptrons. Priecājos, ka man ir izdevies iepazīstināt jūs vismaz ar dažām gaismas terapijas Bioptrons iespējām. Neaizmirstiet, mūsu devīze ir Bioptrons gaismas terapijas līderis.